līdzeklis, kurš pēc tā visa, kā tas tiek pozicionēts, ir zināmā mērā brīnuma līdzeklis. Līdzeklis ir vienkārši uz teflona bāzes, un ko tas mums dod? Tas mums dod to, ka ielējot iekšā attiecīgā mezglā, automobīlī, ja šis mezgls ir padilis, tas dilums amortizējās, zinātniski sakot. Ir tā, mums ir viena mašīnīte, kurai ir zināmas problēmas ar automātisko pārnesumu kārbu, un mēs tagad liesim iekšā šo teflona līdzekli, un tad mēs pēc kāda laika atkal uzfilmēsim, kas tur būs mainījies. Iesim iekšā, skatīsimies, kas tur notiekās, izmantosim šo te līdzekli un vienkārši pārbaudīsim, kā viņš darbojās. Uģis ir tāds vecs buks, kas vēl padomu laikā ir nodarbojies ar tehnikām, tad, kad nekā nebija, vai ne, un es saprotu, ka tu tajā laikā arī esi izmantojis šādus teflona līdzekļus, ņemot vērā, ka tad nekā nebija arī normāla mašīna, un vajadzēja vecajām mašīnām, bišķi pagarināt to mūžiņu, vai ne? Tas nebija gan padomu laikā, tas bija tieši pēc padomu laiks, jā, tad kaut kādi, kur tie gadi bija, kad mēs viņu... Kas to vairs atcerās, vai tie bija padomu laika vai nebija? Tas bija sen, jā. Bet jā, mēs paši tirgojām tas produkts saucās Nulons. Bija viņš tieši arī uz tādas pašas teflona bāzes. Labi, šim produktam ir pavisam savādāk tā tehnoloģija, jā, tad tas Nulons bija tur uz savādāks tas teflons iekšā, bet tās īpašības bija tieši tādas pašas. Tas pamatjēga faktiski. Pamatjēga bija tieši tā pati, un pēc manas pieredzes, jā, tad tas bija tas pats, varētu teikt, tas labākais produkts, kas vien bija šeit atrodams, jā. Tas pamatgājiens ir tas, ka mēs principā pavelkam motoru mūžu bišķiņā aiz matiem uz augšu. Viņš ilgāk tā kā vēl joprojām kalpoja. Jā, izskatās, ka uz šo brīdi, šodien mēs esam tur, kur mēs esam, un es skatos, ka tas piedevs atkal sāk palikt populārs, ja cilvēki meklē, jo nav vairs tās iespējas veikt kaut kādus motoremontus, ātrumkārbu remontus, tie paši tilti sāk gaudot, vai kaut kādu gultņus iet postā sāk, Viņi to var izdarīt tajā pirmajā stadijā. Ja? Tad, ja tu jūti, ka tev sāk jau mazliet tur kaut kāds gultnītes murrā, tad ielējot... Ne tā, kad krakšķi vai ne jau? Bet... Protams, ka viņš uztājas to ielāpiņu. Ja? Viņš var aizlāpīt, bet tādu maziņu. Ja? Tad tas nav nekāds brīnuma līdzeklis. Ja mums tagad gaudo tilts, tā ka mēs nevaram sarunāties mašīnā, ja? Tad mēs ielējot to, tad mums brīnuma zāles. Ne, tas tā nav. Sakot, mēs tagad izdarīsim to, ko es jau iepriekš teicu, pieliesim šo teflona līdzekli automātiskajai ātrumkārbai, tad vēlāk skatīsimies, vai šai gadījumā, mūsu gadījumā šodien tas strādās, ja nestrādās. Es domāju, ka to mēs varēsim redzēt, tad, ja mēs šodien ielēsim, tad kaut kur pēc nedēļas mēs to efektu varam just, jo kamēr viņš iestrādāsies, kamēr viņš tur būs, tad... Lai puisis ar savu mašīnu aizbrauc uz Daugavpilu un atpakaļ, tad skatīsimies. Jā, labi. Uz šo mirkli tā lielākā tehnoloģiskā problēma ir tāda, ka vajadzēja noliet no automātiskās kārbas eļas tik daudz, cik šeit tilpums, lai mums būtu pilna tverte. Tas viss ir izdarīts, šī problēma tika likvidēta, un tagad tur iekšā jau ir automātiskā kārbā šī te piedeva, un mūsu galvenais uzdevums tagad turēt tīkls, lai tas viss tik tiešām būtu normāli, lai tās viss strādātu, un lai cilvēkiem, kuram ikdienā šo mašīnu jābrauc, nebūtu vairs jāklausās automātiskās kārbas niķos, bet viņš vienkārši braukt normāli uz priekšu. Ja tas nebūs nekāda īpaši mehāniskas problēmas ar diskiem, tad faktiski varētu būt, ka šī problēma tiks likvidēta ar šī te piedevas palīdzību. Mums tagad ir vēl viens speciālists. To es faktiski zinām personu gan autožurnalistikā, gan vispār auto aprindās. Un ja tu esi izmantojis šādu teflonu, tas jau arī kaut ko nozīmē. Kāpēc tu to darīji? Ja tā pavisam godīgi, tad piedāvāju vienkārši izmēģināt, teiksim tā demo versijā, apskatīties, kas tas tāds ir un pārliecināties, vai ir kaut kāds efekts vai nav. Tu te ielēji savā šajā sportiskajā automobīlī iekšā, bail nebija? Nē, bail nebija, tāpēc, kad iepriekš jau arī autožurnālistikā bija saskāries ar tādām lietām, saprat, ka nekas ļauns tas nav, kad var nodarīt tikai labu, ja piedāvāja pārliecināties, kāpēc ne? Tu lēji viņa, saproti, motoreļai klāt, jā? Tieši tā, es viņu lēju klāt motoreļai. Ir grūti pateikt, man kolēģis ir izdarījis arī kaut kāds mērījums, jā? Viņš var pateikt, vai tas motors ir palicis skaļāks vai nav palicis skaļāks. Bet savukārt šī mašīna viņa jau pēc definīcijas ir diezgan skaļa, tā kā es uz ausi to nevaru pateikt. Ko es uzreiz varu pateikt, kad
Es zinu, ka pirms eļļas maiņas diezgan traki grabēja kompensatori. Šobrīd viņi negrab vispār. Tā kā, teiksim, tas ir tas pozitīvais efekts, par ko es, teiksim, varu likt savu galvu ķilā un pateikt, ka šai te mašīnai tā tiešām ir noticis. Nekāda jaudas zuduma, nekas tam līdzīgs tur nejūt. Šim ir grūti just. 350. Vai tur ir 280 vai 350? Jā, uz 350 zirgspēkiem jaudas ieguvuma vai zuduma pa 2 zirgspēkiem. Baigam speciālistam jābūt, lai just. Es saprotu, ka tu esi ne tikai izmantojis šādus piedevus, bet arī zinātniskā pieejā testējis viņus. Ir nācies saskārties testējot tās mašīnas, kurām ir ielietas šī piedeva uz jaudas stenda. Kā arī tīri dzīvē pamēģināt ar šādām mašīnām izbraukt un arī paskatīties, kā tas izskatās mērot ar to ultraskaņas agregātu. Tad tas nozīmē to, ka tev ir tāds zinātnisks pamatojums, varbūt tās padalies un mums iespaidos, ir vai nav tā lieta? Lieta noteikti, kad savu dara. Pirmais jau tas, ko es arī esmu vairākas reizes teicis, pirmais, ko noteikti varu pamanīt, ir klusāks motors, klusāka transmisija. Es mazliet negribētu varbūt piekrist par jaudas palielinājumu, bet to noliegt arī nevaru. Tiek runāts arī par ekonomiskajiem parametriem, respektīvi samazinās degvielas tēriņš. Jā, tas gan varētu būt pavisam reāli. Es domāju, varbūt zināmā nelielā procentu robežā tas varētu darboties. Kā tu domā, teiksim, tas pamat adresāts ir cilvēki, kas darbojas ar smago tehniku vai jebkurš vienalga, vieglā, smagā? Vieglā, smagā, mociem, kvadrātcikli, laivās, viss, kas strādāt ar motoru. Vai, teiksim, viņam, es saprotu, mājas vieta ir no Vācijas viņš ir, jā? Vai Vācijā ir veikti kādi speciāli testi, vai tur, teiksim, automotobildi vai kaut kas tam līdzīgs? Automotobildi es nezinu, jā, bet no Münchenam, no universitāte, no Trondheim, no Svētrijā, no Norvēģijā, no Amerikā ir daudz pārbauda, no Latvijā arī mēs pārbaudat, jā. Un tas produkts strādāt vairāk kā 20 gadus bez problēmas. Tātad pirms kādu laiku mēs gan motociklā, gan mašīnā ielējām šādu brīnumu līdzekli uz teflona bāzes. Un vajadzēja veikt kaut kādus testa braucienus. Ar motociklu mēs pabraucām mazliet, ar mašīnu uz konkrētu mašīnu nobraukt kaut kur 400-500 km patreiz. Un kas ir mainījies? Tātad, protams, ka nekāda brīnuma nenotiek, un šī kārba nepaliek galīgi bez defektiem, bet ir ļoti liela uzlabojuma. Ja? Tātad bija, kas mums bija noticis? Mums bija tas, ka pārslēdzoties ātrumiem mašīnai, viņi ar troksni pārslēdzās un jau noraustījās mašīna. Tātad tagad tas viss ir samazinājies un pat ir pazudis. No 1. uz 2. ir pazudis, no 3. uz 4. ir mazāk, un tā tālāk. Un tad tur ir uzlabojumi ir acīm redzami.